jāsaka, ka aparatūra, ko jūs te redzat, pat padomju laikam atbilstoši nebūtu nav pati modernākā vai pati jaunākā, un tam bija arī sava nozīme, jo, ja kāds šeit būtu vēlējies uzturēties šos nosacītos 3 mēnešus, kā tas bija dokumentos rakstīts, viņiem bija jāmāk tikt galā ar ikvienu tehnisku problēmu galā pašu spēkiem. Noregulēt frekvences, tad varēja dzirdēt absolūti visu. Šis objekts bija paredzēts tiešām tikai noteiktam skaitam cilvēku, atbildīgo amatpersonu klāstam, kuri tad šeit ne tik vien slēptos, bet turpinātu savu ikdienas darbu. Bet, ja mēs runājam par civilās aizsardzības sistēmu, tad Latvijas PSR teritorijā teorētiski zem zemes būtu varējuši paslēpties 99% lielāko Latvijas pilsētu iedzīvotāju. Laika posmā no Otrā pasaules kara beigām līdz Padomju Savienības sabrukumam kopumā Latvijā varētu būt tikuši uzbūvēti ap 3000 bunkuru. Visur zem skolām, zem iestāžu centriem, zem slimnīcām, zem rūpnīcām vajadzēja atrasties civilās aizsardzības objektiem, kur varēja paslēpties iedzīvotāji. Daļa no bunkuriem šodien tiek izmantot pilnīgi savādāk nekā tas ir domāts. Daļā ir šautuves, daļā ir noliktavas, citas tiek izmantotas par serveru telpām. Jā, klausos. Uzmanību visiem! Gaisa trauksme no 11. Šeit uzturējās ne tik vien 250 cilvēki, bet paši svarīgākie 250 cilvēki Latvijas PSR. Un viņu darbs šeit ārkārtas apstākļos būtu neierobežots visu cauru diennakti. Līdz ar to, protams, medicīnas pārbaudes bija pašsaprotamas, tām vajadzēja būt regulārām, un ikvienam no šiem cilvēkiem teorētiski vajadzēja būt arī labi fiziski sagatavotiem šādai te situācijai. Šeit viņi visi nāktu iekšā, visas drēbes būtu jānovelk nost, tās momentā tālāk tiktu sadedzinātas. Šeit ir tīras drēbes, un tikai tad viss ielaist iekšā bunkurā. Cilvēki šeit varētu dzīvot, pateicoties tam, ka ir stabila, labi nodrošināta ventilācijas sistēma. Bunkurā ir atsevišķa ūdens padeve, kanalizācijas sistēma un, protams, arī telpas, kur cilvēkiem uzturēties. Bunkurā nebija atsevišķu guļamtelpu, tātad cilvēkiem nāktos atpūsties vai nu uz matračiem vai saliekamajām gultām, tajās pašās telpās, kur viņi strādātu. Vislabāk padomju laiku raksturo uzraksts uz 2 no 4 durvīm nestrādā. Jā, šī, protams, ir pati patīkamākā telpa bunkurā. Ēst vajag arī ārkārtas brīžos, un bunkurs tiktu nodrošināts ar ēdienu, kurš pārsvarā, protams, būtu konservi un sausā pārtika, bet cilvēki būtu varējuši ēst gan sātīgi. Makaronus pa flotski un citas labas lietas. Kā redzat, tad šeit nav tik daudz vietas, lai visi 250 varētu uzturēties, jo cilvēki strādātu maiņās. Vieni strādātu, vieni atpūstos, citi baudītu maltīti.